Šis mums ir vecāka tipa Big Tower datoru korpuss, kurā agrāk bija Pentium tipa mācplate. Izlēma to vienkārši modernizēt. Sānā tam ir organiskais stikls, kas ir 2 mm biezumā. Tas nav tāds pats kā mūsdienu jaunajiem datoru korpusiem, kurš ir plīstošs. Šis ir drīzāk veidots no caurspēdīgas plastmasas. Organisko stiklu varam nopirkt dūmutrālu veikalos. Organisko stiklu pieliekam pie datoru korpusa, atzīmējam un nogriežam. Uz rūtiņu lapas atzīmējam punktiņus, pieliekam pie organiskā stikla, caur rūtiņu lapu ar nazīti stiklā iespiežam punktiņus un uzmanīgi izabjam caurumus. Aizmugurē var piespēlēts eņģītis, lai korpus varētu ērti atvērt un aizvērt. Korpusa sānos ir skrūvītes, lai sāns vislaiku nevirinātos. Vienkārši caur organisko stiklu ar metāla urbīti izurbjam caurumiņus, ar vītņurbīti ieurbjam vītnīti. Tā kā man nebija vītņurbīša, vītnīti ieurba šādu skrūvīti. Aizmugurē ir 40x40 mm kūlers, lai uzlabotu ventilāciju. Pirms liekam klāt kūleri, vienmēr pārbaudām, vai ventilācija notiek pareizā virzienā. Barošanas blokam arī ir kūlers, LED kūlers. Oriģināli barošanas bloks bija ar parasto kūleri, kurš nolēma to arī nomainīt pret LED tipu kūleri. Visiem standarta tipu ATX barošanas blokiem pie viņām būs 120x120 mm izmērā. Apskatīt datorkorpusu no priekšpuses, redzam, ka tam ir viens LED kūleris. Tam korpusu priekšpusē ir iezurti caurumiņi, lai uzlabotu gaisa ventilāciju. Tālāk ir fingerbots, kurš arī gan skārēnotīgs, gan regulējams caur programmatūru. Ar to mēs varam gan ieslēgt, gan izslēgt datoru, pat nesot mājās. Taču tam atsevišķi būs lēmēt lokāli gateways. Fingerbots mums ir mēnā 20 eiro, gateways mēnā 10 eiro. Var pievienot pašu fingerbotu. Sākumā gudrās mājas programmu pievienot pašu gatewayu. Un pēc tam par gatewayu pievienot pašu fingerbotu. Vēl augstāk redzam zēnu kūleru regulātoru. Vecāk ir. Vēl augstāk ir 2 duāli ar 5,25 cm disku sloti, kuros varam ielikt gan izmēcētos diskus. Varam arī aizslēgt, izslēgt citus diskus, ja vēlamies. Vēl augstāk ir DVD rakstītājs, lasītājs. Tā kā džeki veidojam, uzlabojam savus korpusus, savu iespēju ietvaros un veidojam jaunus projektus. Des!